Gatavi? Gatavs? Aleksandra gatov? Vidžējs gatavs? Mūzītis gatavs? Nu, tad jūs arī esat gatavi. Es ne. Paldies. Mēs varēsim stāvēt ar ēst. Var jau sākt? Ja? Bija pienācis pasaules gals. Īstenībā bija pienācis tas mirklis pēc pasaules gala. Mēs visi atapāmies tuksnesī, un mums apkārt mirguļoja ļoti nesaprotams mākoņu virmeklis kā gaismiņas. Bija palikuši principā tikai 3, es, Fedja un Maša. Un es prasu Fedjam, Fedja, a ты видишь то, что я вижу? Un Fedja saka, да, я вижу каменное лицо. Es saku, Fedja, a почему ты видишь каменное лицо? Viņš saka, Harijs vienkārši aizveries, ejam prom, viens pasaules gals, mums jāpizdī kaut kāds supermarkets, nahuj, mums kaut kādas sejas, bre. Es saku, labi, Fedja, ejam. Un Maša saka, nē, bet es negribu, lai man policija noķer. Es saku, Maša, policijas jau sen nav, viss ir beidzies, viss ir pagaisis, viss ir iznīcināts. Viss ir iznīcināts, māju kalendārs jau sen pateica mums to, ka pēc 21. datuma visi tie, kas bija grēcīgi, beidzot ir nonākuši pie sētnieku pagrabā. Tā jocīgā lieta bija tāda, ka mēs nekad nedomājām, ka pasaules gala atnesīs sētnieks ar kaķiem. Bet pasaules galas bija noticis. Un vienīgā mūsu izēja bija izvairīties no sētnieka un mēģināt apizdzīt to supermarketu. Un tad mēs rietā balsojām, pēkšņi uzlika sniegs mūsu tuksnesī. Un es prasu, kurš par maksimu paceļ rokas? Maša uzreiz, jā! Fedja, niet. Es saku, kāpēc niet? Tāpēc, ka Drimčiks esot labāks. Es saku, labi, paši lieta niet. Nu, mēs bijām 2-1, jo es piekritu Fedjam, bet Maša bija okei. Viņai bija vienīgais krāsoti matu, blodi un melnas sapnes. Tad pēkšņi mēs nonācām pa ceļam uz Rimī pie apsarga, kurš domāja, ka vairs nav jāsargā, bija sasadzies pilnīgi visas tējas, sastiekti savā kamurkā un dzēra. Mēs ieejam Rimī, un tas apsargs tāds laimīgs sēž un sūta kaut kam īzini. Un mēs prasam, no kam tu sūta, vai tad visi nav miruši? Viņš saka, nē, es esmu sētnieku labākais draugs. Es esmu viņa arceņģelis Gabriēls. Kaut gan patiesībā mans vārds ir Madars. Ok, mēs izslēdzām Madaru, vienkārši iepisām viņam par sevi, viņš pazuda. Tā mēs ātri izsnējām šo problēmu, nozagām vairāk sadā Madaras un vilnu, un izdomājām, ja jau vārdā ir sniegs, vajag uztaisīt postapokaliptiskās vilnas zeķes. Pēkšņi ieradās kaut kāda bandiņa ar trolēbus un teica, es zinu jūsu nākotni, es esmu orākuls, nāks viens, kurš mūs izpestīs, viens, kurš mūs rādīs gaismu, viens, kurš atkal mūsu kritušo pasauli nostādīs uz abām kājām. Pēdējā saka tai tantiņai, a tu taču ir apilā? Es saku, neviena nav, tanti saka, nē, viņi mums parādīšot.
Viņa mūs aizveda pie sevis un teica, ka viņa esot izīlējusi ugunskura biezumos, bet īstenībā kalnos, tā viena vārdu. Un viņa teica, ka katru reizi, kad viņa aizdedzina ugunskura, tas vārds ar vienu tur parādoties. Pēkšņi iejaucās Maša. Jūs un jums zeķis gandrīz rūzadīgi, tas baigi forši dēk, tikai 35. izmērs, bet būs drusciņi tā kā jāpastaipa. Es saku, vēlreiz Maša, mums tagad ir jāatrod Mesija. Tā mēs visi nāk nosēdējām pie šī ugunskura, mana balss tagad var dzirdēt daudzreiz labāk, jo es sapratu, ka ir jāpietuvina savas žokļas mikrofonam. Paldies par aplausiem. Viņš atmodās, apsargs atmodās un paziņoja sētniekam, ka mēs esam dzīvi sastapuši orākulu un mesijas meklējumos. Jūs saprotiet, sētnieks bija tumsas iemiesojums, bet mesija bija gaismas iemiesojums. Tur būtu jābūt dižai cīņai, kā senajā Zoroastrisma leģendā, kad Zaratustra nodedzināja visus kaimiņu cilušu šķūņus. Tātad, Media Player Classic. Un mēs sarunājām strelku. Es saku, mēs atradām arī Mesiju, īstenībā vēl nesastapām bez strelku, mēs sarunājām ar sētnieku un teicām, sētniek, davai tiekamies tur aiz piecstāvinēm pie tā ierastotā loga, un tad noskaidrosim, kurš ir šīs grimušās pasaules valdnieks. Sētnieks sāk izmantot drausmīgi daudz maģijas, kaut kādas jocīgas zaļas lāzerīšus, bet Maša vienkārši iemočīja viņam ar adām adatus ar pacīm un uztaisīja trepanāciju. Viņš bija miris, viņš bija savienojies ar Budu, bet tajā pašā laikā miris. Tā kā mēs bijām uzvarējuši un visa pasauli piederēja mums, mēs domājām noskatīties likteņu dzirnas Latvijas TV1, bet viņas negāja. Vai sūdīgi izdomājām, ka vismaz iesim ārā. Jā, nu mēs nodomājām noskatīties likteņu dzirnas benzītankā, bet pēkšņi viss satumsi. Pamodos no tā, ka Fedi man lēja kaut kādu kārtējo balzāmu un nevarēja saprast, kas notiek. Fedi saka, nu kā, vecīt, mēs atnācām uz Vārčiku, tu sāk mūdēt kaut ko par pasaules galu. Saka, bet Fedi, vai mēs necīnījāmies sētnieku? Fedi teica, ar vienu sētnieku mēs gan cīnījāmies, tikai tāpēc, ka tu domāji Pālī, ka viņš ir uzvilcis tavas botus. Tad es sapratu, ka Maša īstenībā nav mana draudzene, ka pasaules gals joprojām būs tikai rītdien, un ka viss savā būtībā ir kārtībā, izņemot sirds aritmiju, kas bija radusies drausmīgi dzerot jau 5. dienu.